Iepriekšējā video es pastāstīju, kā izveidot mājaslapu ar WordPress fikcionālai burgeru ēstavai ņemburgerselē 20 minūšu laikā, bet, lai to izdarītu, bija nepieciešama strādājoša WordPress instalācija. Un šajā video es pastāstīšu, kā uzstādīt WordPress uz savu serveru par $5 mēnesī, lai varētu izveidot šādu mājaslapu. Tad es aiziešu uz digitalocean.com un ielogošos, jo es jau esmu reģistrējies. Pēc tam es izveidošu jaunu virtuālo serveri, jeb dropletu, spiežot uz Create Droplet pogas. Un pirmā lieta, kas jāizvēlas, ir operētāja sistēma, jeb image, un es izvēlēšos Ubuntu 16.04. Vai tur ir .1, .2 vai .3, tas ir pilnīgi vienalga. Pēc tam es izvēlēšos lētāko plānu, kas ir $5 mēnesī, jeb nepelns cents stundā. Un mēs dabājam 512 atmiņu, vienu core, 20 GB SSD cietādisku vietas, ar ko pilnīgi pietiek. Pēc tam jāizvēlas datacentrs. Mums droši vien tuvākā ir Frankfurte, bet tikpat labi der arī Londona un Amsterdama. Šogadījumā es izvēlēšos Frankfurti. Un pēc tam jāiedod nosaukums, un es to vienkārši nosaukšu par ņemburgers. Un spiežu Create. Izveidošana aizņems maksimums 1 minūti. Man ir atsūtīta IP adrese, lietotāja vārds un parola. Pieslēgties serverim var aizejot uz pašu dropletu un spiežot konsolu saiti. Un pārlūk atvērsies jauns loks, kurā var ierakstīt lietotāju vārdu, paroli un administrēt serveri. Tad šī web konsole ir ļoti nērta un es iesaku izmantot rīku, ko sauc par putī, raksta PUTTY. Tas bezmaksas rīks, ļoti populārs, un spiežam download putī.exe. Vienkārši pēc lejuplādes viņu palaižam, nokopējam IP adresi, kas ir atsūtīta e-pastā, un ierakstām to pie hostname or IP adresi. Un pēc tam vienkārši enter. Spiežam šeit yes, un pēc tam mums ir jāierakstā lietotāja vārds, kas ir root. Pēc tam ir jāievada paroli, ko var nokopēt no e-pasta, un iekopēt viņu ar peles labo pogas klikšķi. Bet nekas neparādās ekrānā, un enter. Pēc tam ir jānomaina vēlreiz parole, jāieraksta vēlreiz šī parole, labā poga, nekas neparādās, enter, un jāizveido jaunu paroli. Un rakstot paroli, nekā nevar redzēt, tāds ir domāts. Un parole ir nomainīta. Nākamais, ko mēs darīsim, ir aiziesim uz manu blogu Pēteris Roks, un pašā apakšā zem top blog posts ir Installation of WordPress. Un, ko mēs šeit darīsim, ir vienkārši kopēsim komandas iekšā putījā. Vispirms nokopēsim šos mainīgos, atvērsim viņu notepadā un nomainīsim domēnu. Uz manā gadījumā būs ņemburgers.pēterisroks, jo es negribu pirkt ņemburgerselē. Lietotāja vārds man būs Pēteris un WordPress parole būs vienkārši ņemburgers. Es e-pastu arī varētu nomainīt, bet ar to pagaidām pietiks. Es nokopēju šīs komandas un ar labo peles pogu iekopēju viņas iekšā terminālī un nospiežu enter. Un to pašu mēs darīsim ar pārējām komandām. Šeit es uzinstalēšu rīku, kas ģenerē paroles. Un ar šo rīku es uzģenerēšu drošākas paroles datubāzē. Nākamā lieta ir jāuzinstalē visa programmatūra. Vienkārši nokopējam visu un iekopējam un enter. Un šeit tiks uzinstalēts Nginx, kas ir webservers, PHP 7 un MySQL jaunākā versija 5.7. Pēc tam atliek izveidot datubāzi ar šīm komandām. Datubāzi izveidot, jānokonfigurē Nginx webserveris, atkal vienkārši iekopējam. Un aizejot uz ņemburgers.pēterisroks vajadzētu atvērties 4.04 not found Nginx. Tas nozīmē, ka nav uzstādīts WordPress, bet Nginx strādā. Nākamā lieta, ko var izdarīt, ir uzstādīt SSL certifikātu, kas dod šādu zaļu atslēdiņu. Šajā gadījumā tāds nav, bet to pašās beigās. Un tad nākamais ir vienkārši instalēt WordPress. Vienkārši nokopējam šīs komandas, iekopējam iekšā un pēc aptuveni dažām sekundēm mums ir WordPress. Un, ja mēs aizējam atkal uz ņemburgers Pēteris Roks
mums piedāvā instalēt WordPress. Bet arī to es esmu automatizējis, un to var apiet vienkārši iekopējot šo komandu. Un ja mēs pabraucam nedaudz augstāk, ir success, un līdz ar to, ja mēs aizējam uz pašu ņemburgers Pēteris Roks, mums jau ir gatavs WordPress, un mēs varam ielogoties, lietotāja vārds Pēteris, paralbija ņemburgers, un mums ir strādājošs WordPress. Un pēdējā lieta parādīšu, kā izveidot SSL, šo te atslēdziņu, uzinstalējam Let's Encrypt, kas mums iedos bezmaksas certifikāts, un pēc tam izveidojam certifikātu. Šis certifikāts būs derīgs 3 mēnešus, un ik pa 3 mēnešiem būs jāatjauno, bet es vēlāk parādīšu, kā to arī automatizēt. Šis process aizņems dažas minūtes. Un nākamais solis ir atjaunināt web servera konfigurāciju. Vienkārši copy un paste. Un ja mēs atveram ņemburgers LE, tiek automātiski pārreģistrēts uz HTTPS versiju. Un viena lieta, ko mēs izdarīsim, ir uztaisīsim, lai automātiski pēc 3 mēnešiem atjaunojas certifikāts uz jaunu versiju. Un aizejot uz SSL Labs testu, un rezultāts ir A+, kas ir labākais iespējamais. Lūk, šādi dažu minūšu laikā var uzstādīt WordPress uz savu serveru no 0 līdz strādājušai versijai. Ja jūs izmantosiet šo linku, lai reģistrētos DigitalOcean, kas piedāvā virtuālos serverus, tad jūs dabūsiet $10, ar kuriem jūs varēsiet eksperimentēt un tādējādi lietot 2 mēnešus bez maksas. Lai neparalaistu garām nākamos video, kuros pastāstīšu, kā pelnīt naudu ar naudu, abonējiet šo kanālu.